Lāčplēsis. 4. dziedājums, 2. daļa. Šis ir LibriVox ieraksts. Visi LibriVox ieraksti ir brīvi no autortiesībām. Lai uzzinātu vairāk vai piedalītos, lūdzu apmeklējiet librivox.org. Lāčplēsis. Sarakstījis Andrejs Pumpurs. 4. dziedājums, 2. daļa. Tēvis, tēvis, tais man laivu, māte auda zēģelīt, lai es braucu jūriņā, ziemeļmeitas lūkoties. Braucu dienu, braucu nakti, ziemeļmeitas neredzēju. Uzbrauc vienu jūras kalnu, tur 3 milzi sniegu maļ. Labdien, sniega malējiņi, vai redzējāt ziemeļmeitu? Paldies, jūras braucējiņi, brauciet tālāk ziemeļos. Braucu dienu, braucu nakti, ziemeļmeitas neredzēju. Uzbrauc vienu jūras kalnu, tur 3 milži ledu kaļi. Labdien, ledus kalējiņi, vai redzējāt ziemeļmeitu? Paldies, jūras braucējiņi, brauciet tālāk ziemeļos. Kuģa ļaudis ziemeļjūrā, braukdami tā dziedāja, kamēr vecais stūrmans teica, ka vairs ceļa nezinot. Lāčplēsis ar šo kuģi bija braucis jūrā Baltajā, gribējis uz Vācu zemi nobraukt, meklēt laimdotu. Bet caur lieliem vējiem vētrām, kuri braucot gadījās, tālu nost no ceļa aizdzīts, tagad apkārt maldījās. Likās it kā ļauni spēki, viņa kuģi apstāja, dienām naktīm jūras ķēmi kuģa ļaudis baidīja. Dziļa krēsla, bieza migla, visu gaisu pildīja, krusas graudus, sniega pārslas, ziemeļvēji mētāja. Te uzreizi debesis malā koša blāzma rādījās, un no blāzmas atdalījās it kā balta zēģeli, pārpār tumšiem jūras viļņiem, ātri kuģim tuvojās. Tuvumā tā tiešām bija laiva līdz ar zēģeli. Laivā sēdēja pie stūra, cēla, skaista sievišķa. Klātu nākot viņa sauca, kuģa ļaudis sveicinot. Jūs ar savu jauko dziesmu man no mājas izsaucāt. Lūk, es esmu ziemeļmeita, ko no manis vēlaties? Pirmā brīdī kuģa ļaudis stāvēja kā aizgrābti. Brīnodamies viņi visi ziemeļmeitā lūkojās. Sārts un balgans viņas ģīmis, it kā blāzmas atspīdums, acis it kā debesis vēlvē skaidrā laikā ziemeļos. Gari mati zelta krāsā, pleciem pāri laistījās, viņas cēlais milzu augums, varavīksnes svārkos tērpts, un par slaido stāvu sekta, sniega balta villaine. Galvā viņai kroņa vietā spoža kara cepure. Arī ieroči tai klātu turpat laivā atradās. Šķēps un vairoks, stops un bultes, zaļa vara izkalti. Tāda bija ziemeļmeita, par ko daudzas teikas teica. Par ko stāsta laivinieki, ka tā vētrā rīkojas, kā tā līdz ar baigiem ceļas, gaisā tāļa ziemeļos, kur tā lielos pulkos vada karavīru dvēseles. Un kad tie ar šķēpiem svaida savās kara rīcībās, tad virs zemes ļaudis bīstas, saka, kari mēri nāks. Lāčplēšs pirmais runāt sāka, ziemeļmeitai stāstīdams, ka šie tālā ziemeļjūrā esot apmaldījušies, vēlēšanās viņiem esot ceļu atrast atpakaļ, un lai ceļā ziemeļmeita viņiem pie tam palīdzot. Ziemeļmeita izstāstīja, ka tas grūti izdarāms, jo tik reti, ļoti reti kuģiniekiem izdevies glābties iz šās briesmu jūras viņas tēva valstībā. Viņas tēvs pat laban guļot savā ledus paspārnē, un tas būšot tālāk gulēt, laikam visu mēnesi. Tādēļ visu pirms tie varot viņas salā atpūsties, gan tad vēlāk šī būšot darīt to, kas iespējams. Lāčplēsim cits neatlikās, kā tik pieņemt padomu. Ziemeļmeita brauca priekšā, kuģis pakaļ stūrēja. Tāli, kur pie debesis malas agrāk blāzma spīdēja, bija kāda liela sala, ledus kalniem apkrauta. Ziemeļmeita pieturēja šeit un laivu, kuģi ar, Lāčplēsi ar kuģa ļaudīm beda salas iekšpusē. Še par brīnumu tie lielu greznu pili redzēja, kuras sienas, torņi, jumti bija no tīra ledus vien. Tomēr ziemeļmeita viņus ledus pilī neveda, jo tur augsts un drīzi varot viņas tēvu uztraucēt. Tāļies plašiem sniega laukiem pacēlās līdz dūmu staps, turp tā savus viesus veda, tik ar roku pamājot. Labu laiku staigājuši, siltā gaisā ietika, sniega lauki pārmainījās zaļās pļavās birzītēs,
kamēr beidzot ļoti košā lielā dārzā iegāja. Dārza vidū dziļš kā pekle, zemē caurums atradās, un no turienes uz augšu uguns blāķis izšāvās. Tā bija zemes vidus uguns, kas še dega mūžīgi, un šīs ledus salas vidu košā dārzā pārvērta. Kupli koki augļu pilni, jaukās birzēs stāvēja, burbuļojoši ūdens strauti, birzēm cauri tecēja. Tāpat arī šeiten radās visi dabas dzīvnieki, zvēri, putni, māju lopi, birzēs pļavās ganījās. Ziemeļmeita šķēpu sita 3 reizes pret vairogu, un no visām pusēm skrēja kopā mazi cilvēki. Tie bija zemes malas ļaudis, ziemeļmeitas sulaiņi. Viņa šiem nu pavēlēja viesus saņemt pacienīt. Drīz vien bija skaistā teltī gari galdi apklāti, un ar ēdieniem it gardiem viss pāri pieliktiem. Ziemeļmeita tagad lūdza savus viesus maltītē, ēdot viņa pati nesa apkārt saldu miestiņu. Vēlāk citā teltī tika mīkstas gultas taisītas, varēja tur atdusēties pēc daudz ceļa grūtībām. Labu laiku tie jau bija, šinī dārzā dzīvojuši, viss tiem pilnam pasniegti tika, visi jutās laimīgi, tā ka neviens nedomāja salu atstāt projām braukt. Dienu un nakti neizšķīra, saules viņi neredzēja, tomēr gaismas diezgan deva dārzā lielais ugunsstaps, tā tiem bija visā laikā viena pati diena vien. Beidzot Lāčplēsis atminējās, sāka Ziemeļmeitu lūgt, lai tā viņiem ceļu rādot un uz mājām palaižot. Ziemeļmeita apsolīja vēlēšanos izpildīt, tomēr, ja tas gribot pieņemt viņas labo padomu, tad pa savu pirmo ceļu atpakaļ lai nebraucot, jo tur ar vēl tagad glūnot viņa ļaunie naidnieki, kuriem tagad izdošoties laikam viņu nomaitāt. Tādēļ šī tad citu ceļu labāk viņam stāstīšot, kurš gan garš un pilns ar briesmām, bet šās kauģiem nezināms. Vajagot ap visu lielo sumpuņu zemi apkārt braukt, un gar pašu zemes malu atkal mājās atgriezties. Sumpurņi ar suņu purniem, tādi esot cilvēki, viņi jēlu gaļu ēdot, dzerot siltas asinis, tādēļ esot ļoti nikni sevišķi uz cilvēkiem, dzenoties pa pēdām pakaļ, panākuši pārplēšot. Tomēr no tiem varot izbēgt, tad, kad sevim pastelas, atžgārni kājās aujot, priekšā griežot papēžus. Tālāk pašā zemes malā, zemes alās dzīvojot. Mazi ļaudis, kuri paši nekā ļauna nedarot, bet tur esot saules dārzi, kur tā rītos uzlecot. Debesis tik zemu stāvot, kā ar roku aizsniegt var. Tādēļ rītos saulē lecot, alās esot jāpaslēpjas, citādi no saules stariem tūliņ esot jāsadeg. Šinī zemē nepazīstot plauktus lietu karamos, paēduši karotītes aizbāžot aiz mākoņiem. Meitām drēbes velējoti, māles metas debešos. Zemes malē garām braucot, debešu vairs neredzot, tikai jūra bezgalīga, bezgalīga tumsība. Šinī jūrā atrodoties zināms lielais dimantkalns, kura virsgals tālu redzams spožā gaismā atspīdot. Gar šo kalnu garām jābrauc, būšot arī Lāčplēsim, bet lai neviens nemēģinot uzkāpt kalna virsgalā. Tālāk nākšot atkal debesis, atkal dienas gaismiņa. Tur tad viņi ieraudzīšot kādu salu tālumā, kura būšot parādīties ļoti lielā košumā, bet lai tuvumā šai salai ne par košie nebraucot, viņai tāda īpašība, ka tā ātri pievelkot visus kuģus, visas laivas, kuras nākot tuvumā. Viss, ko reizi pievilkusi, mūžām projām netiekot. Ja viņš caur šām likstām visām būšot gudri cauri tikt, tad no otrpus Ziemeļ jūras laimīgs mājās pārnākšot. Lāčplēsis tagad Ziemeļmeitai pateicās it sirsnīgi, sauca savus ļaudis kopā, lika ceļā taisīties. Bet tie nebūt negribēja atstāt jauko viduci, kamēr Ziemeļmeita teica, ka gan tēvs drīz celšoties, tad par velti būšot pūles, tie vairs projām netikšot. Tagad visi ātri steidzās atpakaļ uz jūrmalu, kur tie tāpat savu kuģi atrada kā bijušu. Bet nu ledus pilī cēlās, dimdēšana varena, visa sala ledus kalna it kā drebēja. Ziemeļmeita ātri sauca: braucat projām, glābjaties, tēvs mans jau sāk augšām celties, ziemeļvētra iesāksies. Kuģinieki nu gan veikli laida vaļā zēģeles, un ar pirmo ziemeļvēju ātri projām aizlaidās.
Tomēr vējš drīzā laikā bargā aukā pārvērtās, sniegs un augstums jūrā griezās, ziemels bija uzcēlies. Kuģa ļaudis nāves bailēs visus spēkus saņēma, lai jo ātri projām tiktu, lai no vētras izglābtos. Bet tie tika ilgu laiku briesmu viļņos mētāti, un, kad beidzot kuģis bija tuvu klāt pie grimšanas, tad pie kādas zemes tika jūras līcī iegrūsti. Še nu viņi pirmā brīdī gan no nāves izglābās, bet no zemes puses atkal jaunas briesmas gaidāmas, jo caur vētru viņi tika sumpurņi zemē piedzīti. Vētra bija norimusi, jūra lēni viļņojās, kuģiniekiem arī sāka visu tuvāk apskatīt. Kuģis bija diezgan stipri, vētras laikā apskādēts, tas bija krietni jāizlāpa, tad vien aizbraukt varēja. Zeme, cik tālu acis redzi, visur tukša rādījās, tik pie kāda sūnu kalna ziemeļbrieži ganījās. Tādēļ kuģa puiši ātra ņēmās kuģi izlāpīt. Lāčplēs atkal drīz ar citiem gāja briežu medībās. Viņiem cerība vēl radās, ka varbūt še tuvumā, suņu purni nedzīvojot un tos nepamanīšot. Lāčplēs no ar citiem klusi, sūnu kalnam tuvojās. Tiem ar kādus briežus nokautu pašu reiz bija laimējies, un jau gribēja ar dunčiem nogriezt mīkstus gabalus, kad iz kalna atskanēja briesmīgākā bļaušana, un iz kādas kalna alas skrēja laukā sumpurņi. Acu mirklī viņi tika visās pusēs aplenkti, un turpat līdz apdomājās druskās saplēsti. Lāčplēs tika ar smago šķēpu, viens vēl pretim turējās, un uz visām pusēm ātri daudz no viņiem nodūra. Bet šie suņu izmanībā viņam klātu piekrita, un ar zobiem gurnos sānos dziļas brūces iecirta. Lāčplēs laikam nevarētu viens pats ilgi turēties, ja tam laikā derīgs padoms prātā nebūtu iekritis. Kad bija manījis, ka no alas sumpurņi vairs nenāca, tad ar joni pats tur iekšā viņš it ātri ieskrēja. Tagad durvīs iestādamies viņš it viegli varēja, visus, kuri pakaļ skrēja, nodurt vai ar atgainīt. Sumpurņi to redzēdami, traku troksni sacēla, bet ar drīzi izdarīja, par ko Lāčplēs satrūkās. Viņi alai priekšā vēla lielus smagus akmeņus, līdz kam visas alas durvis ar tiem cieti aizkrāva. Lāčplēs tādā ziņā bija, alā it kā iemūrēts, kamēr sumpurņi aiz durvīm to it cieši sargāja. Kuģinieki nevarēja mediniekus sagaidīt, nedrīkstēja arī aiziet tālumā tos uzmeklēt. Viņi kuģi sataisīja gatavu priekš braukšanas, tomēr vēl neviens no biedriem nebija tur ieradies. Sevišķi tie nobēdājās daudz par savu Lāčplēsi, jo bez viņa nezināja, ko lai tālāk iesāktu. Te uzreiz stūrmanis sauca: Lāčplēs, lūk, kur Lāčplēs nāk! Un pēc kāda īsa laika Lāčplēs kuģī ieradās, vēlēja bez kavēšanas tuliņ ātri projām braukt. Vēlāki tas izstāstīja medinieku likteni. Pats caur to tas bija glābies, ka tur alas dibinā, atradis aiz sūnu kalna kādu mazu caurumu, kuru tas ar smago šķēpu bija lauzis lielāku, un pēc vairāk dienu darba tad no alas izlīdis. Alā atradis tas bija kādas gaļas paliekas, un ar tām vien visās dienās pārticis kā varēdams. Otrā pusē sūnu kalnam sumpurņi to neredzēja, tā tad ātri nepamanot, viņam aizbēgt izdevās. Ilgu laiku atkal brauca Lāčplēs jūrā tālajā, kamēr pašā zemes malā pēdīgi tas nonāca. Šī tā zeme teiku pilnā, šī tā sapņu valstība, austrums svēta ilgošanās, pirmais tautu šūpulis. Zem un debesis nevaid šķirti, abi kopā saietas, še atrodas debesis vārti, šeitan pekle atveras. Še ir pērkon dēlu mājas, kur tie zeltu kaldina, saules dārzos saules meitas zeltā bolas audzina. Šeitan sauli nakti guļa, dimantiņa laiviņā, uzlikt sauli no rītiņa, paliek laiva līkojot. Sauli savus kumeliņus šeitan jūrā peldina, pati sēdi kalniņā, zelta groži rociņā. Zemes malas iemītnieki dzīvo īsti laimīgi, tie kā bērni nevainīgi, ļaunumu vēl nepazīst. Dieva dēli, saules meitas, viņu dzīvē iemaisās, sargā tos no ļauniem gariem, badu viņa likteni. Lāčplēs līdz ar saviem ļaudīm šeitan ilgi dzīvoja, pavadīja jaukas dienas, redzēja daudz brīnumu.
Zemes ļaudis viens par otru dzinās viņus pacienīt, un šīs zemes savādības viņiem labprāt izrādīt. Tomēr saules zelta dārzi bija nepieietami, cilvēkiem ir neiespējams panest viņu spožumu. Lāčplēss atkal atminējās, ka tam tālāk jāceļo. Tādēļ kādā jaukā dienā, kad bija saule lēkusi un ar saviem zelta ratiem debes vēlvē braukusi, nolaida viņš kuģa mastus, debešos lai nemetas, un aiz debesis zemes malas tumšā jūrā iebrauca. Tumsība šī bija tik liela, it kā pekles dziļumā, kuģinieki nevarēja neviens otru saredzēt. Tikai tāli, kaut kas acīs spīdēja. Turp no viņi visiem spēkiem tagad kuģis stūrēja, kamēr beidzot gluži klātu Dimanta kalnam piebrauca. Apkārt kalnam krēsla bija, virsgals augšā mirdzēja. It kā sekts ar saules stariem, it kā zeltā dimantā. Stūrmans kuģi pieturēja, ļaudis malā aizkāpa. Gribējās tiem visiem zināt, kas tur augšā atrodas. Lai gan Lāčplēss viņiem liedza, tomēr viens jau uzrāpās, augšā ticis tas tik sauca: Ak, tu dieviņ, cik še jauks! Un tad it kā vēja spārniem projām skrejot nozuda. Viņam pakaļ kāpa otrs, augšā tāpat izsauca: Ak, tu dieviņ, cik še jauks! Un tad projām aizskrēja. Redzēdami, ka šie abi atpakaļ vairs negriezās, kuģinieki kādu trešo garā striķī piesēja. Augšā tas nu tāpat sauca: Ak, tu dieviņ, cik še jauks! Un tāpat kā abi pirmie, projām aizskriet gribēja. Tomēr citi to aiz striķa atkal zemē novilka, bet tas tagad it ne vārda izrunāt vairs nespēja. Un par brīnumu joprojām mēms aiz vienu palika. Lāčplēss tagad nekavējās pie šī kalna ilgāki, brauca apkārt, kamēr atkal dienas gaismā iebrauca. Tagad ceļā negadījās vairs nekādi kavēkļi, laiks bija jauks un ceļa vēji veicināja braukšanu. Kuģinieki jau sāka cerēt baltā jūrā atgriezties, kad tie kādā miglas rītā, miglē krītot redzēja, jūrā kādu svešu salu, ļoti košā izskatā. Lāčplēss tūliņ iedomāja, ka tā pati sala būs, par ko teica ziemeļmeita, ka tā kuģus pievelkot. Tādēļ viņš no ātri lika kuģi no tās projām griezt, bet par velti, it kā apburts, kuģis salai tuvojās, kamēr ar jo lielu spēku salas krastā uzskrēja. 4. dziedājuma beigas.